Thank you, Jesus! Hei, ar jums kopā atkal ir Natālija. Un es nebūšu tik dusmīga kā pagājušo reizi. Jūs taču saprotat, katrai meitnei ir tāda nedēļa, kad viņa ir mazliet dusmīga. Nekas nemainās, ar jums kopā ir Paldies Jēzu, mūsu galvenais sponsors, tas kungs. Halleluja! Thank you, Jesus! Rīgas doma uzdot atskaitīties Rīgas bērndārzem par tolts papīra patēriņu. Rīgas pirmskolu mācību iestāžu vadītājiem jāziņo Rīgas domas izglītības departamentam par to, cik daudz papīra tiek patērēts bērniem un pašiem audzinātājiem, ziņo raidījums Bez tabū. Kādā no bērndārzēm tika izskaitīts, ka katram bērnam ir nepieciešami 8 rulļi tolts papīra gadā. Iztēlosimies, kā viņi taču skaitīja. 1, 2, 3, 4. Visdrīzāk, ka tie bērni pat nemāka izmantot tolts papīru. Šeit laikam ir tas teiciens, sāksim ar mazumiņu. Tāpat varam iedomāties, kādas schēmas ir gaidāmas nākotnē Latvijas bērndārzos. Tu jau pakakāji. Nē, beidzās tolts papīrs. Pārdot savu par 50 piškām. Es jums labprāt parādītu, kā var ietaupīt tolts papīru, bet meitenes nekakā. Varam arī pavisam vienkārši aizliegt skakāt. Punkts. Thank you, Jesus! Baltkrievijā nākamā gada otrajā pusē tiks īstenota naudas reforma. Tās gaitā vecās banknotes tiks aizstātas ar jaunām, mazāka nomināla banknotēm. Šo procesu sauc par denomināciju. Banknotēm tiks svītrotas 4 nulles. Tas nozīmē, ka 10 000 tagad būs 1 rublis. Rich bitch! Rich bitch! Rich bitch! Rich bitch! Varbūt šeit ir kāds pārpratums? Varbūt Lukašenko domāja kaut ko citu? Es domāju, ka mums ir jāuztaisa demonizācija. Aleksandr Grigorievič, varbūt jūs domājat denomināciju? Nē, demonizāciju. Tāpēc, ka mēs sauksim Sātanu. Viņš ir vienīgais, kas spēs palīdzēt mūsu ekonomikai. Tikko paspējām jaunu banknoti sagatavot. Bet mēs varēsim dāvināt saviem Baltkrievijas radiem kraikasītes. Pārmaiņas pēc. Tagad Baltkrievi pie kasēm varēs izmantot maisiņas pārtikai, nevis atlikumam. Agrāk Baltkrievi bija neapmierināti ar to, ka viņu nauda ir nevērtīga inflācijas dēļ. Tagad, skatoties sociālos tīklus, viņi ir neapmierināti ar to, ka viņi nebūšot miljonāri. Izlemiet taču! Thank you, Jesus! Paldies, Jēzu! Mūsdienu jaunava Marija ir atrasta. Halleluja! 17 gadus vecā krieviete Anna ir palikusi stāvoklī no baseina Ēģiptes kurortā. Krievijas pilsētas Kirovas iedzīvotājs Svetlana grib iesūdzēt kādu Ēģiptes viesnīcu par to, ka viņas meita ir palikusi stāvoklī pēc tam, kad izklaidējās neiztīrītā peldbaseins ūdenī, vēsta Krievijas mēdīji. Kā zināms, apaugļoties šādā veidā nav iespējams. Varbūt viņai uzdāvināt apakšbikses. Apaugļotās meitenes māte ir sašutusi un apgalvo, ka meitenei nav bijis seks, jo viņa bija veikusi grūtniecības testu pirms došanās ceļojumā. Vai tā ir kāda jauna tradīcija, kur esam palaiduši garām? Pārbaudīt pirms ceļojuma, vai tu neesi stāvoklī? Nopietni! Kā saka Annas māmuļu. Būtībā iznāk, ka tie vīrieši tur dara velns vai viņi zin ko. Skatās uz mums, krievu sievietēm, uzbudinās un dara tur to. Tātad sanāk, ka latviešu sievietes ir drošībā. You get pregnant! You get me, baby! Mēs pat neuzskatām, ka būtu jāizdomā vēl kāds joks. Šī situācija jau ir joks. Thank you, Jesus! Šoks! Svarīgākās ziņas Latvijā! Aizvāciet bērnus, pasauciet kaimiņus un nākat tuvāk! Tēlnieks Bikša ar savu stilu pārtrumpo visus, pat sabiedrības dāmas. Pharrell Williams, Rīgas modes nedēļas pēdējā skatē visas sabiedrības dāmas nobālēja uz Aigara Bikšas fona. Tieši viņš bija vispamanāmākais tajā vakarā un par to arī atvainojās. Viņš sacīja: Man jāatvainojas visiem, kas manis cepures dēļ palika bez uzmanības. Mūsu pašu modes dāmām tagad vajadzētu saņemties. Kā saņemties? Uzvilkt savus galvas milzīgu locekli? Pārģērbties par Mojo Jojo no Powerpuff Girls? Pieņemama, tā ir Rīgas modes nedēļa. Nedrīkst ienest ne alkoholu, ne uzkodas. Laikam šeit cepurē ir kāda funkcionāla nozīme.
Pastāsti komentāros, ko tu slēpti tādā cepurē. Neaizmirst mums piesakot YouTube, nošēro mūsu video Facebookā, Twitterī un draugos. Mīliet mūs! Atā! Thank you, Jesus.